Sēdi. Uz sēdi ir ieradušies 7 deputāti, jā. Tā, doma ir tiesīgi skatīt jautājumus tā. Pār dienas kārtību. Dienas kārtībā ir ietverti visi tie 17 jautājumi, ko skatījām komitejas sēdē. Papildinājumi pie dienas kārtības nav. Kas ir par šādu dienas kārtību? 6 pār. Tā, pārējām pie dienas kārtības pirmā punkta par finansēm Igaunijas Latvijas 2014-2020 pārobežu sadarbības programmas projektam UNESCO turisms. Tātad priekšlikums ir apstiprināt pašvaldības dalību ar sekojošo finansējumu, kas jums ir lēmuma projektā. Deputāti, kas ir pār? 6. Lēmums pieņemts. Nākamais ir par nosacītās cenas un nolikuma apstiprināšanu apgūtēm zemes gabalām mežniecību Balsums novadā. Tad apstiprināt un pēc projekta. Tātad kas ir par? 6 par. Tā, nākamais ir par nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Tad apstiprināt zemes ierīcības projektu. Kas ir par? 6 par. Lēmums pieņemts. Nākamais, 4. ir lietošanas mērķa maiņa. Tā, deputātiem pēc projekta. Kas ir par? 6 par. Nākamais ir sadarbības līguma saskaņošanās par Balsums novadu domu un Jaunsaras informācijas centri. Kas ir par šādu sadarbības līgumu? 6 par. Nākamais ir par pašvaldības finansējumu Balsums vidusskolas 5., 6. un 10. klases skolēnu un daudzbērnu ģimeņu bērnu brīvpusdienām, un otrais ir par pašvaldības finansējumu Balsums pirmsskolas izglītības iestādes Miķelītes 5-gadīgo un 6-gadīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem. Šeit ir tas finansējums tā. Kas ir par šādu lēmumu? 6 par. Tā, 7. par grozījumu Balsums novada domas 16. gada 25. augusta sēdes protokola lēmumā par ēdināšanas maksas par pusdienā. Tas ir pārējiem personām, jā, kas tagad ēdīs skolā par samaksu. Un apstiprināt 2,07 €. Kas ir par? 6 par. Nākamais ir par ceļu izdevumu sekšanu skolēnu nokļūšanai Balsums vidusskolā. Tad 20 līdz 20 € atmaksāt izlietoto degvielu mēnesī. Kas ir par? 6 par. Nākamais ir par filiāles Sijā māja aptieku atvēršanu Alsundā. Atbalstīt Sijā māja aptieku reģistrācijas numuru. Jūs redzēt filiāles atvēršanas skolas ielā 7 Alsundā. Kas ir par? 6 par. Tā, 10. ir par telpu nomas līgumu pagarināšanu biedrībai EKC Sulīti. Priekšlikums ir pagarināt telpu nomas līgumu līdz 28. gadām.
Kas ir par? Tā, 6 par. Nākamais ir par paturpinājumu līgumu slēgšanu ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu par telpām bērnu dārzā. Kas ir par? Līguma, paturpinājumu līgumu 6 par. Un pie šī paša par uzņemšanu dzīvumā platības rindā iedala. Tātad priekšlikums uzņemt, jā. Kas ir par? 6 par. 11. ir par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Tātad anulēt deklarēto dzīves vietu, kā pēc projekta. Kas ir par? 6 par. Nākamais ir par SIA Suitas trausu reģistrēšanu uzņēmumu reģistrā. Tātad Alsums novada pašvaldība neiepilst sabiedrības ar ierobežotu atbildību Suitas trausu reģistrēšanai uzņēmumu reģistrā. Kas ir par? 6 par. Nākamais 13. par muzeja vadītājas dalību kursos. Tātad sekt maksu par dalību kursiem 129 eiro apmēram. Kas ir par? 6 par. Lēmums pieņemt. Tā, nākamais ir siltumtehnika iesnieguma atskaita par katlumājas un ūdens sagatavošanas iekārtu gatavību 16. 17. gada apkurses sezonai. Pieņem zināšanu. Jā, pieņem zināšanu. Pieņem zināšanai un tas viens un iekļaut, nevis iekļaut, bet skatīt. Šeit ir skatīt. Ko? Tur tagad īsti neiet kopus skatīta veidu. Tur veikti, jā. Nu, tā. Darbs pie budžeta plānošanas, tā, ja? Jā, tā. Nu tā. Kas ir par? 6. Nākamais ir 15. par labāko darbu darītāju godināšanu. Tad Kristīna izveidot lūgumu, jā. Tad kas ir par? 6 par. Tikai tu, ne? Un
16. par tirdzniecību Miķeļa svētkos. Jā, es domāju, elektroniski jau viņš arī ir. Mums vienkārši tirgoties. Tā, kas ir par? Tā, kas ir par? Visi. 6 par, jā. Nu, tas ir tas. Mēs iekļuvām kaut kādu kuldīgu. Tur ir vēl vajadzēt vietējos nozīmēt. Nevajag vairāk. Nevajag vairāk? Nu, viens ķik. Nu, viens ir tur. Ķiku, vienu. Jā, tas ar lieliem burti. Als un gapriņķi. Ķikuri jau tos jau taisās, no tā galva. Apriķi alsu. Apriķi jēdoli faktiski. Mēs jau par to ēdolu apritņiem kaut kādu sakarmu. Nu jā, it kā tur tā ot ir tā, bet tas ceļš saucās tāds. Viņš jau saucās. Ķikuri apriķi ēdoli, viņš saucās. Kas iziet caurās virstīgi, jā? Jā. Tur ir kilometri būs jāuzrāda. Tur ir būs jāuzrāda kilometri. No tā līdz tam kilometram. Tad jārakstā. Mēs jau varam tikai savā. Apriķi. Jā, kilometri, jā, bet no kur skaitot no kurienes? 7 līdz 15, tur tas jāskatās, tas Ne, kabiņš kā arī. pagāja novads jau sākās. Ne jau pēc 7. Viņš jau tur sākās tikai pie Augsbēta, pie Kauliņūpas. Kauliņu sākās Un šite viņš sākās no Miltiņa krustojuma, jā? mums, jā. Nu, mūsējais. Nu, jā. Tas mūsu. No Jūrkalna Olsuma arī dalās divās daļās. Jā. Tas jau arī dalās. Jā. Tas trijos novados. Kuldīgi, faktiski mums jāraksta. Kuldīga Kuldīga Alsuma. Jo Voldemārs jau pēc zvanīgi viņam teikt, ka te Alsuma dalās klases, te ir B un tur ir C. Nu jā. Kuldīga Alsuma, principā jāraksta. Jā, nu tur no kura kilometra līdz kurā? Jā. Nu tā šitā tā paliekam, jā, tad jā. Labi, kas ir par? Kuldīgi Jūrkalna atstāja? Kuldīga Alsuma. Ah. Kuldīga Alsuma. Nā, Kuldīga Alsuma, B. Nu jā, nu Kuldīga Alsuma Jūrkalna. Tādā veidā. Viņš jau jāsauc tā, kā viņš ir Bet mēs, ceļotājs. jā, mēs liekam, nu tā kā, te dalās kategorijas no šīs vietas. Un Kuldīgs līdz šeit B kategorija. Un tā, jā, un C kategorija tālāk, jā. Tā, kas tā par? Apmēram, ja tur to, ko vajag, varbūt tur tos kilometrus jāliek klāt. Tur jāprecizē. Labi, paldies.